Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mīļie draugi, es esmu priesteris Jēkabs Rodions Dauļa, un es gribētu šai svētdiena gavēņa pašā vidū dalīties ar jums dažas pārdomas par šodienas evaņģēliju. Es to bieži nedaru, bet šīs dienas evaņģēlijs no Jāņa 9. nodaļas par no dzimšanas akla vīra dziedināšanu ir ārkārtīgi spēcīgs, un es gribētu ar jums kopā izlasīt. Ja jūs gribat, palieciet un kopā lasīsim šo evaņģēliju. Es komentēšu, ceru, ka tas piezīmes, tas pārdomas, ar kurām dalīšos, būs noderīgas. Un, mīļie draugi, sākam lasīt kopā evaņģēliju, lai tas runā uz mūsu sirdim un lai tas spēks, tā atziņa, tā vēsts arī mūs pārveido. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Vispār ievadam jāsaka tas, ka šie evaņģēliji šogad tieši ir pirmais liturgisko lasījumu cikls. Es domāju, daudzos predikos jūs noteikti, daudzos komentārus jau esat to dzirdējuši. Jau no seniem laikiem bija izvēlēti, lai sagatavotu katehumēnus, proti, lai sagatavotu tos, kas jau ir apliecinājuši ticību un gatavojas kristībam lieldienu naktī, proti lieldienu vigilijas svinības, kad tiek svētīts kristību avots. Un šie evaņģēliji ir izvēlēti tā sauktiem skrutīniem, proti pārbaudījumiem, kuros aizvien tas kristību kandidāts ir apliecinājis savu gatavību sekot Kristum, ticēt viņam, apliecinājis savu ticību, savu vēlmi, un tāpēc tieši šie evaņģēliji. Un, piemēram, pagājušā svētdiena bija samariete, lūk, tas ir par katru, kas meklē šo dzīvo ūdeni, ja, kas atrod to tieši kristībās, un šodien ir no dzimšanas aklais. Un lasīsim kopā, un es tad paskaidrošu, par ko ir runa, un kā šīs evaņģēlijas apskaidro ne tikai to, kas kādreiz ir bijis tiem, kas bija kristīti kā pieauguši, bet kā tas veid mūs visus, kas gatavojamies lieldienu nakti, atjaunot mūsu kristību solījumus, ja, kas no jauna vēlamies atcerēties, un lūk, lai Dievs dara dzīvo aizvien mūsos šo kristību žēlastību. 9. nodaļa Jāņa evaņģēlijā. Garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Garām iedams. Uzreiz varētu ķist tādiem labiem bībeles zinātājiem, ka garām vai nu varētu būt atsauce uz lieldienām, uz Pesahu, ja, kunga garām iešana. Te uzmanību, te vienkārši, ja, Kristus iet garām, bet no kurienes viņš iet, ja? Kristus iet tāpēc, ka viņš tika padzīts no tempļa. Tas ļoti svarīga piezīme tagad, iesim šeit mūsu interaktīvajā virtuālajā bībelē un paskatieties Jāņa 8, un Jēzus saka, ja es esmu pirms vēl Ābrahams tapa, un tad pēdējais pants, iepriekšējā nodaļa, tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Ja? Un tad sākas šī 9. nodaļa, un Jēzus padzīts, varētu teikt, no tempļa viņš iziet un satiek šo cilvēku, kas arī ir ārpus tempļa, ja? Kas arī ir ārpus tempļa, jo neviens nevarēja pat tajā priekšpagalmā ieiet, kam būtu kāda fiziska vaina, ja? Fiziska vaina. Un Jēzus ieraudzīja cilvēku, ja? Anonīms cilvēks šajā brīdī, ja? Anonīms, un līdz ar to šis cilvēks, viņš kļūst par simbolu visai cilvēcei. Atceramies, ka Jāņa evaņģēlijs ir simbolisks evaņģēlijs, bet nevis simbolika tādi, ziniet, kaut kādi maznozīmīgas tādas piezīmes, jā, jo simbols mums tur var tā asociēties ar tādiem, tādiem brīžiem, kad saņemam kādu mazu dāvanu un sakam, tā ir bijusi simboliska dāvana, tiek teikts, jā. Ne simbols nozīmē no sengrieķu valodas simbalein. Balein ir mest, sim kopā, tad salikts kopā. Tas
kur saliktas vairākas nozīmes, gan tās, kas ir burtiskas, gan arī tās, kas ir garīgas, dziļas, transcendentālas. Sakiet, kā gribat, bet jā, tas nozīmes, kas izsaka daudz ko vairāk. Un tātad Jēzus ieraudzīja cilvēku. Kas ir visas cilvēces simbols? Ir ieraudzīt cilvēci, kas bija akls kopš dzimšanas. Un lūk, kāpēc viņš kļūst par simbolu visai cilvēcei, jo visa cilvēce, lūk, ir akla no dzimšanas. Tas ir tās pirmdzimtais grēks, tā ir tā grēka neziņa, ko arī šo neziņu bieži saistā ar tumsu, tauta, kas staigāja tumsā. Lūk, tas ir tas Kristus, kas ir gaisma, ja, kas apgaismo ikvienu cilvēku, ja, no Jāņa evaņģēlija prologa. Lūk, ieraudzīja viņu. Un šeit, cik skaists ir Jāņa evaņģēlijs, es uzreiz gribu piezīmēt. Mēs aizvien redzēt, kavējamies pie 1. panta. Ieraudzīja aklo. Jūs redzat, kāds pretnostatījums. Jēzus ieraudzīja to, kas ir akls. Tātad Dievs redz, un Dievam pieder šī ne tikai spēja, ka daudziem cilvēkiem, ziniet, bieži, ka māte Tereze teica, ne tikai skatīties, bet ieraudzīt, jā. Ka mēs bieži skatāmies un neredzam lietas, jā. Bet Dievs redz, viņš ierauga, jā. Un ierauga, lūk, to, kas ir pilnīgi pretnostatīts viņam, jā. Kas ir akls. Un mācekļi jautāja viņam, Rabbi, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecākie? Ka viņš piedzimis akls. Cik bieži mēs saskaramies ar to, kā kāds saka, nu jā, tas ir par grēkiem, ja Dievs soda. Dievs mīļais, cik bieži ir nācies dzirdēt, kā vecāki saka tā bērniem, Dieviņš tevi sodīja. Cik tas ir netaisnīgi pret Dievu tā teikt. Jā, varbūt gribētu tā izskaidrot kādu situāciju. Varbūt gribētu tik vienkārši izskaidrot šādu, atrast arī paskaidrojumu, kāpēc kaut kas ļauns ir noticis. Un cik viegli uzreiz pateikt, jā, ir grēkojis, tu esi grēkojis, jā, un tāpēc tev tas ir atgadījies. Ļoti vienkārši paskaidrojums. Patiesība var maldināt. Un te mācekļi redz, ka, jā, ja no dzimšanas ir dzimis, varbūt vecāki ir grēkojuši. Mēs bieži tā varam nodarboties ar tādu raganu medīšanu, ja, kā atrodam vainīgo, kurš ir grēkojis, un viņu izslēdzam no sava vidus. Kristus meklē pestīšanu, nācis glābt un pestīt, nācis atrast šo pazudušo āvi, un nācis izsaukt no nebūtības būtībā, no nāves dzīvībā, kā dzirdēsim nākamajā evaņģēlijā, Lācara evaņģēlijā. Nāc ārā. Lūk, Jēzum tas tiek jautāts, Jēzus atbild, nec šis ir grēkojis, nec viņa vecākie, bet tas ir tādēļ, lai viņa atklātos Dieva darbi. Dieva darbi, jā. Kas mums jādara, lai darītu Dieva darbus. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaule, es esmu pasaules gaisma. Jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Un uzmanīgi šis vārds sūtīs ir ārkārtīgi nozīmīgs Jāņa evaņģēlijā. Jēzus ir Tēva sūtīts. Tēva sūtīts, lai mūs pestītu. Tātad lūk arī tas, kas tā sauktā protestantiskā soterioloģija, ja, proti teoloģijas nozare par atpestīšanu, ja, kur Jēzus uzņēmas uz sevis tēva dusmas. Ja. Tēvs gribētu sodīt cilvēci, bet lūk, Jēzus uzņemas to. Ja. Vajadzētu visiem mirt, visus vajadzētu par grēkiem sodīt, bet lūk, Jēzus visu sodu sevis uzņemas. Šeit šis parādas citā gaismā. Vairāk katoliskā gaisma, kur tēvs savā žēlsirdībā, savā mīlestībā, savā vēlme glābt cilvēci, sūta dēlu, lai tās cilvēku paņēmis aiz rokas, lai tās viņu radītu no jauna pēc sava attēla un līdzības. To pateicis, viņš spļāva zemi un no siekalām sataisīja dubļu piku.
Ar to iezieda neredzīgā acis un sacīja: ej, nomazgāj Siloamas dīķi, vārds Siloama tulkojumā nozīmē sūtītais. Tātad spļāva zemē un no siekalām sataisīja dubļu piku, ar to iezieda neredzīgā acis. Ko ir runa? Par ko ir runa? Varētu šķist, ka notiek kaut kas, kas ir kaut kāds absurds, ja? Nonsens. Vai notiek kaut kāda burvestība, ja? Jēzu apvainoja arī burvestība, ja? Belcebula, ja ar Belcebula pirkstu dara brīnumus. Nē, tas ir Dieva radītāja žests, ja? Tā ir rīcība, kas ir simboliska rīcība, ja? Kur aiz šī redzama dubļu izveidošanas, ja, žesta patiesība ir paša radītāja žests. Ja. Kāpēc siekalas? Interesanti. Ja. Vai tas ir tāpēc, ka tas siekalas nāk no mutes? Tas ir tieši saistīts ar šo radošo vārdu. Dievs saka, lai top. Dievs atzīst par labu. Ja? Tad, lūk, tas tiek savienots ar šiem zemes pīšļiem, no kuriem tiek radīts pirmais cilvēks, Ādams, ja? Un viņš ar to ieziet viņa acis. Ja? To ieziet viņa acis un viņu sūta uz to Siloamas dīķi. Kur tas dīķis, tā vārds, Silvāna aizvien Jeruzaleme, tas ir pie Dāvida pilsētas, tātad netālu no tempļa, Gihona ieleja, tas tieši ir aizvien apmeklējama vieta, jā, tur ir aizvien strautiņš, un arheologi pirms dažiem gadu desmitiem ir atraduši, jā, šo vietu, kur bija tas Siloamas dīķis liels, tāds kā baseins, jā, ar tādiem skaistiem rotājumiem, bija kāpnes, jā, tur viss bija tāda infrastruktūra pielāgota, jā. Un no turienes sākas ceļš uz templi. Interesanti, jā. Tieši no turienes sākas ceļš uz templi, priesteri arī vecā derība, arī ņēma no turienes ūdeni, jā, un tad gāja ar to ūdeni uz templi, jā, pirms lietu sezonas sākšanas. Un lūk, Jēzus no tempļa viņu sūta uz to dīķi, kura vārds tulkojuma nozīmē sūtītais, kas ir atsauce uz Kristu. Bet Jēzus sūta viņu. Un lūk, tas ir tas jaunas radības moments, ka Kristus nāk radīt cilvēku, lai darītu viņu pēc savas līdzības, lai tas atpestītais cilvēks kļūtu līdzīgs viņam. Kā Jēzus ir tēva sūtīts, tā arī Kristus radīts no jauna, viņa māceklis, viņa sekotājs, kristietis, viņš arī ir sūtīts, jā. Viņš arī ir sūtīts. Sūtīts, jā, aicināts, sākam pie šī avota, jā, un tāds sūtīts misijā, lai liecinātu par Kristu. Un lūk, Kristus viņu sūta, un viņš aizgāja nomazgājis un atnāca redzīgs. Tik vienkārši evaņģelistam. Un viņš aizgāja nomazgājis un atnāca redzīgs. Jūs varat iedomāties, kā tas ir aklajam aiziet. Turklāt tur bija ceļš pa kāpnim, jā, bija tāds kāpņu ceļš līdz tam Siloamas dīķim. Cik reizes viņš paklupa. Man kādreiz bija iespēja, kad vēl dzīvoja Sibīrija, mums draudzē bija lieldienas, tas pirmas lieldienas, kuras atceros jau tā kā pusaudzis apzināti, kuras piedzīvoju. Un nebija draudzē kora, svētā mise bija filharmonijas telpās, un draudzes prāves misionārs no Polijas bija uzaicinājis dziedāt vienu koju, kuri zināja kristīgās dziesmas, baptistu dziesmas. Ja? Un tas bija neredzīgo koris, un es pirmoreiz mūžā tad redzēju neredzīgos, ja? Kā viņi kopā funkcionē, kā viņi viens otru turēdami aiz rokas gāja un teica slieksnis, jā, lai nepakluptu. Jā, palīdzēja viens otram, jā. Vai tur patiesībā ne, tur laikam stāvēja kaut kāds pie tā sliekšņa un teica, jā, ka katru reizi slieksnis tiem, kas gāja iekšā. Viņa dziedāja. Un ļoti spēcīgi, jā, ļoti spēcīgi. Un lūk, šeit mēs redzam, aizgāja, jā, kā aizgāja ar lielām grūtībām. Jā, ar cik reizes paklupa, nezinām. Bet lūk, šīs viņa ceļš kļūs par attēlojumu tam, kāds ir mūsu ceļš.
Kad mēs mūsu aklumā, kad mēs mūsu neziņā, kad dzirdam kaut kādu balsi, kad Dievs pieskaras mums, kad gribam viņam sekot, kad mums ir jāizdara kaut kas liekas nesaprotams, jā, ka tas ir arī ceļš, kura ir viegli paklupt, jā, kas nav viegls uzreiz, kas uzreiz nav saprotams. Un redzam šī cilvēka paklausību, jā, tādu padevību. Viņš nezina, kas notiek. Ja? Varbūt viņam vienkārši vajadzēja tos dubļus nomazgāt, ja, tajā brīdī. Bet viņš ļaujas tam. Ja? Viņš iet tur, kur viņam saka iet. Ja? Viņš dodas uz turieni. Tas kaut kā uzreiz atsauc atmiņā vecās derības stāstu par Nāmana dziedināšanu, kā viņš negrib iet Jordānas ūdeņos, jā, un saka, vai tad šie ūdeņi ir tie labākie, jā, un tiešām Jordāna tagad tā, ziniet, tur diezgan duļkains ūdens, jā, es nezinu, kā pie Jēzus laikos, bet tā ir maza upīte, jā, un tā Jordāna jau ir kļūsi par to, jā, analogiju, par to, lūk, tādu simbolu arī kristību ūdeņiem. Un tikai tas Nāmans sirietis, viņš pretojas, viņš negribēja to darīt. Tad redzam, ka šeit tas aklais iet un nomazgājas šajā Siloma dīkī. Un atnāk redzīgs. Notiek brīnums, jā. Viņam tiek atvērtas acis. Un interesanti, kā tieši šos skrutīnus, šos sagatavošanas laikus pirmatnē baznīca un arī tagad ar Otro Vatikāna koncilu tas tika atjaunots, pieaugušu katehumināts, ja, arī sadalīja, ja, tādās lūk daļās, posmos, ja, un tas pirmais arī bija, ja, iluminācija, ja, tātad apgaismošana, ja, ka cilvēkam tiek atvērta jaunā pasaulē, ja, un senie kristību avoti bija tādi kā nelielas bedres baznīcas, ja, ļoti skaisti izrotātas, kur bija pakāpieni, ja, no vienas puses, lai ieietu, un otras puses, lai izietu, ja. Un tā forma, ja, kur aplis, ja, apaš tāds neliels baseiniņš ar kāpnēm, lai ieietu, un ar kāpnu, lai izietu, tā forma kristību avotam atgādināja grieķu burtu fe, ja, un to arī saistīja ar grieķu vārdu fos, gaisma, ja, fotizomai, apgaismotie, ja, tātad F burtiņš, ka bija ierakstīts jau kristības avota formā. Un lūk, viņš kļūst redzīgs, un tad kaimiņi un tie, kas viņu bija redzējuši agrāk, ubagojam sacīja, vai šis nav tas, kurš sēž un ubago. Citi sacīja, tas ir viņš, citi nē, bet viņam līdzīgs, bet viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam jautāja, kā tad tavas acis atvēras? Ja? Un lūk, tas atkal mums ir stāsts par to, kā ir cilvēkam, kuram Dievs atver acis, kurš sāk ticēt, kuram atveras šī garīga pasaule, garīga patiesība par Dievu, par cilvēku, par pestīšanu, ka viņu citi nevar pazīt, ja? Ka cilvēks pārveidojas. Ja? Vai tad tas ir tas, kurš ir ubagojis, vai tad tas ir tas, kurš meklē kaut kā sev iztiku, ja? Meklē dzīvību tur, kur dzīvības nav, kaut kādas tur tas drupačas ir lasījis, ja? Vai tas ir tas? Lūk, cilvēks pats saka, es tas esmu. Tad tie viņam jautā, kā tad tavas acis atvēras? Un viņš atbildēja, cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku, uzzieda man uz acīm un sacīja, ej uz Siloāmu, un nomazgājies. Es aizgāju, nomazgājies, un tagad varu redzēt. Cilvēks. Sākuma viņš ieraudzīja cilvēku, nebija stādīšanas priekš. Tagad jau šis vārds ir zināms. Jēzus, pestītājs, ja, glābējs. Un cilvēks vārdā Jēzus. Tātad vārds kļuvis miesa. Jēzus kļuva cilvēks, Dieva dēls kļuva cilvēks, lai cilvēku atpestītu, lai viņu darītu līdzīgu sev.
skaisti, ja? Viņš viņu atzīst par cilvēku, bet tas patiesībā ir daudz vairāk, ja? Jēzus cilvēks, cilvēka dēls, ja? Patiesais cilvēks un patiesais Dievs. Vārdā Jēzus attaisīja dubļu piku, uzzieda man uz acīm un sacīja, ej uz Silāmu. Tad izdarīja šo jaunas radīšanas, atkal no jauna radīja cilvēku. Un tagad varu redzēt. Tie viņam jautāja, kur viņš ir? Viņš teica, nezinu. Jā, nezinu. Un šeit es gribētu arī pievērst jūsu uzmanību, kā šī cilvēka ticība pieaugs tagad evaņģēlija lasījuma tālāk. Ja? Jo tagad viņš sākumā saka, ka šis cilvēks, ja? Kur viņš ir, es nezinu. Un tad ir farizēji, ja? Kas viņu iztauja. Ja? Un sākumā bija mācekļi, ja? Kas domā, kur tas grēcinieks, kur tas grēks. Tagad ir farizēji, kuru perspektīva ir visai savāda. Ja? Tad tie viņu kas reiz bija ākals, veda pie farizējiem. Jo tā diena, kad Jēzus attaisīja dubļu piku un atdarīja viņam acis, bija sabats. Tad arī farizēji viņam jautāja, kā viņš kļuva redzīgs. Un viņš tiem sacīja, viņš uzlika man uz acīm dubļu piku, es nomazgājos un nu es redzu. Daži farizēji teica, šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš neievēro sabatu. Bet citi sacīja, kā gan grēcīgs cilvēks varētu darīt tādas zīmes. Jā. Un viņu vidu izcēlas šķelšanās. Jā. Uzreiz redzam atkal, kā grēcīgs cilvēks var to darīt. Jā. Jēzus tiek atzīts par grēcinieku, tāpēc, ka viņš rīkojas kā Dievs sabata diena. Jā. Dievs atpūtas. Jā. Un tāpēc arī Dievs ir, ka tiek piespēsts arī atpūsties sabata diena. Viņš nedrīkst to darīt. Jā. Jā. Bet vienalga viņi saka, tādas zīmes, jā, tas ir cits stāsts, kāpēc Jāņa evaņģēlijā tiek lietots šis vārds, zīmes, jā, tātad zīmes, kas norāda uz kaut ko lielāku, jā. Tad tie žesti, tie notikumi, kurus mēs tā varētu tā saukt par brīnumiem, tie nav tikai brīnumi. Lūk, tās ir zīmes, tie simboli, jā, zīmes, semeja grieķiskie, kas norāda uz kaut ko vairāk, jā. Lūk, ko dara Dievs, jā, tā ir tā jauna radīšana. Un mācekļa veidošana, kas ir līdzīgs Kristum. Tad viņi atkal sacīja aklēm, ko tu saki par viņu, ka viņš atdarīja tev acis. Tas teica, viņš ir pravietis. Es teicu, lūkosim, jā, vērosim, kā attīstas viņa Kristus izpratne, ticība uz Kristu. Cilvēks, vārds, vārdā Jēzus, tagad es saku pravietis. Ja? Ko tu par viņu domā? Viņš ir pravietis. Bet jūdi neticēja, ka viņš bija ākals un tāpēc redzīgs, kamēr nebija atsaukuši viņa vecākus. Tie viņa jautāja, vai šīs ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka viņš ākals piedzimis. Kā tad viņš tagad redz? Viņa vecāki atbildēja un sacīja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls, ka viņš piedzimis ākals, bet kā viņš tagad spēja redzēt, mēs nezinām. Un kurš atdarīs viņa acis, to mēs arī nezinām. Jautājiet viņam, viņš ir pieaudzis, viņš runās par sevi pats. Tā teica viņa vecāki, jo viņi baidījās no jūdiem tādēļ, ka jūdi bija norunājuši izslēgt no sinagogas ikvienu, kas viņu apliecinātu par Kristu, par Mesiju. Ļoti svarīgs moments. Ļoti svarīgs moments, jo daudziem no mums varētu šķist, jā, kā evaņģēlija, viņi tapa uzreiz, jā, tā kā tas atmiņu pieraksts, jā, Jānis evaņģēlists uzreiz pēc augšām celšanas uzraksta visu, ko atceras, un te mums vajadzētu saprast, ka evaņģēlija tapa ilgāka laiku posma, jā, bija kaut kāds pamatmateriāls, un tāda sevišķi Jāņa evaņģēlis, kas ir ārkārtīgi spēcīgi, ir strukturēts, jā, arī cita evaņģēlija, jā, arī Mateja evaņģēlis, ar 5 daļas sadalīts, jā, kuras var redzēt dziļi analizējot tekstu, jā. Evaņģēlija tapa sākotnējā versija, un tā pati mācekļu kopiena arī tos redigēja, kaut ko papildināja, piezīmes veica, jā. Un šeit par Jāņa evaņģēliju jāpiezīmē tas, ka mēs varam tā izšķirt, jā, šos posmus, jā. Tātad sākuma ir tas notikums, jā, akla dziedināšana, un tad jau pēc augšām celšanas, kad ir tā pirmā kopiena,
Te veidojas izpratne arī par to, kas ir noticis. Ja evaņģelists pieliek savus paskaidrojumus un arī ieliek vēsti jau kopienai, kas ir pēc augšām celšanas, arī tiem, kas Kristu nav redzējuši, ja, kas ieticējuši viņu vārdiem. Lūk, tiek ielikta viņiem vēsts. Un saka Bībeles pētnieki, ka šis tieši fragments jau atspoguļo šo kristiešu izslēgšanu no sinagogas. Jo tā, ja vēsturiski padomātu, grūti iztēloties, ka tajā īsā laika posma un īsti nav tāda pamata, ja, ka farizēji norunātu kādu izslēgt no sinagogas, ja, tad no jūdu vidus, tad tas ir kaut kas ļoti briesmīgs, ja, kā tas ir, atzīt par kropli, ja, vai atzīt par vispār par nederīgu, ja, jo cilvēki ar fiziskām nepilnībām tomēr varēja piedalīties sinagogālajā lūkšanā, nevarēja piedalīties tempļa lūkšanā, ja, bet izslēgt tas nozīmē vispār atzīt par noraidītu, ja, izslēgt no sinagogas. Ja. Un šis ir ļoti interesants fragments, ja, kā vēsturiski tā ir tā pirmā kopiena, kas sāk piedzīvot ne tikai šo spriedzi, bet arī šo atdalīšanos no sinagogas, ja, bet reizē arī kristīgas kopienas veidošanos, kas ir dzimusi no sinagogas. Ja, tā dzimst. Es nezinu, saka arī zinātnēski, kā tā ir tā atdalīšanas, tā šķiršanas, ja, un tad sākas tādi divi paralēlie ceļi. Bet jāsaprot arī, ka tomēr kristietība tā kā dzimst no jūdaisma, ja, jo mūsdienas arī politisko notikumu dēļ ļoti daudz arī gan kristīga sionisma, ja, starp protestantiem, starp evaņģelistiem, kas ir maldi, jā, bet ir arī, diemžēl, arī daudz antisemitismu. Tomēr mums te būtu jāatzīst, ja, ka neviens, ne otrs nav labs, ja, ka kristietība dzimst no judaisma, un judaisma izpratne mums tieši palīdz saprast arī kristietību, un tā tālāk, ja. Ir Jāņa evaņģēlija, kas ir varbūt saukts par antisemitismu, ja, tas viss strīds starp Jēzu un jūdiem, ja, tas pieder tieši tam vēsturiskajam posmam, kad notika šī atdalīšanās, ja, bet tas nedrīkst iespaidot mūsu tagadējās attiecības ar judaismu. Uzmanību. Un lūk, tātad viņi gribēja izslēgt no sinagogas ikvienu, kas viņu apliecinātu par Kristu, par Dieva sūtīto pestītāju, par Mesiju. Tādēļ viņa vecāki sācēja, viņš ir pieaudzis jautāt viņam pašam, jā. Tad lūk šis bailes, kas pastāvēja, jā. Un šis evaņģēlijs atspoguļo šo momentu, jā, cilvēku sirdīs, kad viņi baidās atzīt Kristu, kad arī tuvinieki baidās. Bet tas arī svarīgs arī mums visiem, jā. Jo ticība ir izaicinājums. Un tik bieži arī radinieki ir gatavi noliegt, jā, to, ka viņu ģimenes loceklis, bērns kļūst ticīgs, jā. Ne visi uzreiz seko, ja, ne visi uzreiz gatavi, jā, ieticēt. Es nesen tieši skatījos vienu Instagram video. Man tagad Instagram algoritmi parāda bieži video par kristiešiem Kazahstānā. Sāku interesēties, kā misiju direktors, kāda ir situācija Kazahstānā, un jā, ir kristīgas kopienas, ir katoļi, vēsturiska kopiena, ir jaunas kopienas, ir protestantu baznīcas, jā. Un misija arī notiek arī starp vietējiem kazahiem, kas it kā vēsturiski, arī kultūras ziņa, ja, kas ir musulmaņi, ja, bet tas ir tāds ļoti laicizēts musulmanisms, ja, sekulāra kultūra, kā nekā. Un daudzi kļūstot par kristiešiem, un tieši tādu video redzēju, tiek savas ģimenes noraidīti, jā. Un viena sieviete, kazahiete, teica, es tagad esmu kristieti, viņa neprecizēja, kurā draudze, kurā kopiena, kurā tradīcija, un viņa saka, visa mana ģimene no manis atteicās.
Un teica, labāk tu būtu ar narkotikām saistīta, labāk tu, nezinu, būtu dzērāja, noziedzniece, bet kā tik ne kristiete, jā. Un lūk, tas ir tas, kas jāpiedzīvo kristietim, jā, kā notiek arī šī šķelšanas, jā, ka ne visi tevi pieņems, jā, un nepieņems arī tie vistuvākie. Lai Dievs ir slavēts par tiem kristiešiem, kuru ģimenes atgriežas, jā, kur liecība ir uzrunājuša un spēcīga, bet dažādi gadās šai dzīvē. Un tādēļ viņi otrais pasauca to, kas bija akls bijis, un viņam sacīja, dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Viņš atbildēja, nezinu, vai viņš ir grēcinieks. Vienu gan es zinu, es, aklais, tagad redzu. Kāda spēcīga liecība, ja? Es, aklais, tagad redzu, ja? Un arī nesen arī tādi video bija redzēti, ja? Kā kristiešus tiesāja publiskais tiesās, tas biedru tiesas padomija, ja? Padomju gados, kā daudzi cieta, ja? Tika izsmieti, un tieši tā redzēju, ka Ukraina notika viena tāda prāva, ja? Un tā arī teica, es biju grēcinieks, bet Dievs mani savā lielai žēlsirdība ir apgaismojis, un tagad es ticu uz manu pestītāju, ja, un visi smējas tajā zālē. Lūk, kaut kāds ļoti līdzīgs, ja. Bet arī šodien, ja, es biju akls un pateicu, tagad es saprotu, tagad es redzu, ja, Dievs man atvēra acis, ja, tagad mana pasaule ir plašāka un mana redze ir dziļāka. Kā rēģētu pārēj uz to? Un jo sevišķi tie, kas uzskata, ka viņiem pieder taisnība, jā, kas ir gatavi likt birkas, jā, šis grēcinieks, tātad šis der, šis neder, cik tas ir viegli izdarāms, jā, tad birku karināšana. Bet lūk, šis saka, es biju akls, tagad redzu. Tad tie viņam jautāja, ko viņš tev darīja, kā viņš atdarīja tavas acis. Viņš tiem atbilda, es jums jau teicu, bet jūs neklausījāties. Kādēļ gribat to vēlreiz dzirdēt, vai arī jūs gribat kļūt par viņa mācekļiem? Tad tie viņu nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mūzus mācekļi. Mēs zinām, kā ar Mūzu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Jā. Šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Redzējām tikko iepriekšējā nodaļa beidzas tieši ar to, ja, ar šo sarunu starp Jēzu un fariziem. Ja. Pirms Ābrahams bija, es esmu. Šeit ir Mūzus, ja, tad Ābrahams, Mūzus, lielie patriārhi, ja. Bet lūk, un Jēzus apliecina, ka viņš nāk no Dieva, nāk no Tēva, bet mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Viss jau ir zināms, jā. Bet nav šis ticības, ja? Un tāpēc saka, mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Kad daži saka, kādreiz viens eksegēts bija izvirzījis, tas tiesa ir par Marka evaņģēliju, ja? Tur arī daudz it kā nezināms, ja? Ir tas kā tās augtais Kristus noslēpums, ja? Ka Kristus it kā patur noslēpumā savu identitāti. Bet patiesība, tā noslēpumainība, ja mēs nezinām, tur ir vairāk, jā, padarīts un pateikts, kā vajag, jā, lai Kristum ieticētu. Jā. Neticiet vārdiem, ticiet darbiem. Citur Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka jūdiem. Un lūk, mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Tas cilvēks viņam atbildēja, tieši tas ir pārsteidzoši, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, bet viņš atdarīja manas acis. Mēs zinām, ka grēciniekus Dievs neuzklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva gribu, tādu viņš uzklausa. Redzam, ka lūk, šis cilvēks pēkšņi sāk sludināt. Viņš, kuram ir atvērtas acis, sāk izprast vairāk nekā šie farizēji. Cik pārsteidzoši. Pārsteidzoši. Patiesībā tāda ir tā dzīves realitāte. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas akls kopš dzimšanas. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Ja viņš nebūtu no Dieva, tad viņš ir no Dieva un viņš dara Dieva darbus. Viņš ir Dievs.
Jā, tā ir tāda literāra forma, jā. Jā, viņš viņš ir no Dieva, jā. Tas ir tas viss Jāņa evaņģēlijā, jā. Jēzus nāk no Tēva, Jēzus ir iemiesotais Tēva vārds, jā. Viņš ir tās sūtītais, jā, no Dieva. Viņš ir Dievs, jā. Tā ir tieši, jā. No Dieva tas nozīmē, ka viņš ir pats Dievs, jā. Tā trīsvienības doktrīna Jāņa evaņģēlijā. No Dieva, jā. Tad viņa izcelsme ir no Dieva. Viņš pats ir Dievs, jā. Tas vienzimušais Dieva dēls, jā. Tēva dzemdināts, kā saka arī teoloģija, kas vienmēr dzims no viņa, jā. Tās attiecības ar tēvu un dēlu ir tas, ka Jēzus vienmēr dzims no tēva, jā. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja, tu viscaur grēkos esi dzimis, un tu mūs mācīsi. Bet tad tie viņu izdzina ārā. Un tas ir tas svarīgais moments. Viņš tiek izdzīts ārā. Ja? Viņu arī nolādē, arī viņu pieskaita pie grēciniekiem, un viņu izdzen ārā. Kā Jēzu izdzen ārā. Tagad mēs redzam, kā Jēzus veido savu mācekli. Ja? Viņš sūtītais, padzītais no tempļa, un vēlāk arī ārpus pilsētas mūriem krustasīsts. Viņš tagad savu mācekli ir veidojis tādu, kurš pēc savas liecības arī tiek padzīts ārā. Viņš kļūst līdzdalīgs Kristus ciešanās. Dažreiz kristietību apvaino tāda kristīga mazohisma, ja, ka kristieši meklē attaisnot ciešanas, uzņemas tas labprāt. Runa nav par to, jā. Tas nav tāds moralisms, jā, ka saka, jā, Kristus cieta un mums pavēlēja. Nē. Tomēr to mums atklāja ignāciskais garīgums. Svētais Ignācijs saka, ka tam, kas grib Kristum sekot, kas tic viņa labestībai, kas grib viņu atdarināt it visa, tas var, ja viņa sirds jau ir tik daudz izaugusi, visa augstsirdība, tas var lūgt viņam šo žēlastību, būt līdzdalīgam ne tikai Kristus priekā, žēlastībās, bet arī viņa ciešanās, ja? Un sekot viņam pazemojumus. Tā ir tā ļoti augsta pazemības tikuma pakāpe, ja? Nav visi uz to spiesti, ja? Bet lūk, tā ir žēlastība, kas tiek dāvāta, ja? Ko arī mistiķi, arī citi teica, ja, ka lūk, Kristus tā kā pieskariens, Kristus skūps, ja, ko Pāvils sauc par būt sistam kopā ar Kristu krustā. Ja. Lūk, viņš ir izdzīts ārā. Ja. Un tā ir tā arī vēsturiska paralēle, ja. Kristieši atdalās no sinagogas. Ja. Bet viņi atdalās no sinagogas kāpēc? Kristus viņus ir saticis. Jēzus izdzirdējis, ka tie viņu izdzinuši ārā, atrada viņu. Atkal viņu atrod, atkal atnāk pie viņa un teica, vai tu tici cilvēka dēlam? Jā, cilvēka dēlam, tēva sūtītajam, jā, vārdam iemiesotajam. Tas jautā, bet kurš tad tas ir kungs, lai es ticētu viņam? Jēzus viņam teica, tu esi viņu redzējis, acis ir atvērtas, tu esi viņu redzējis, un tas, kas ar tevi runā, ir viņš. Ticiet, tas ir pateikts. Tad tas teica, es ticu kungs, un viņu pielūdza. Jā, tur tas proskinēn vārds, jā. Proti, tad krīt viņa priekšā, jā. Viņš krita Jēzus priekšā, jā, uzvaigā, jā, zemojas, jā, pieskaras viņa kājām varbūt, jā. Nezinām, jā, viņš viņu pielūdza. Viņš viņam atdeva to godu, kas ir atdodams tikai Dievam, tikai Dieva priekšā. Svētajos rakstus, tajā Bībeles valoda var krist priekšā, jā. Dieva priekšā zemojas, jā, Kristus priekšā. Viņu pielūdza. Tātad tā apliecināta ticībā arī no liturgiska skatu punkta paskatoties uz to, pārvēršas arī viņa ķermeņa stāvokļa maiņa, jā.
Dažreiz mēs tā katoļi ar to arī atšķiramies no daudziem citiem kristiešiem, ka mēs dievkalpojumā ceļamies, apsežamies, bet ir brīdis, kad nometamies uz ceļiem. Tam ir divas nozīmes. Viena ir grēku nožēla, bet cita ir tieši pielūgsmes. Ja? Krišana uz ceļiem. Ja? Tā ir tā pielūgšana. Ja? Tā nav. Es te negribu jau ieslīgt tādus komentāros par to, kā varbūt ieiet arī protestantisma daži elementi katoliskajā lūkšanu dzīvē. Viss attīstās, jā, viss mainās, bet mums tas vārds pielūgsme, worship ir iegājis no protestantiem. Ar to izprot tādu kā dziesmu dziedāšanu, tāda varbūt meditatīva, varbūt tāda jautrākā noskaņa, pielūgsme. Piedošana. Kad jautrākā noskaņa, tad to sauc par slavēšanu, bet kad tāda pielūgsme, tāda meditatīva, tāda varbūt klusāka, ka tieši cilvēks arī var nomesties uz ceļiem, to sauc par pielūgsmi. Tāda kā Dieva klātbūtne, cilvēks nometas uz ceļa. Bet mums katoļiem Dieva klātbūtne ir pastāvīga Euharistija. Un lūk, tur ir Kristus tas dzīves, kuru mēs redzam. Tu viņu redzi tagad. Nevis tāda kaut kāda izkaisīta kaut kur Dieva klātbūtne, kas ir atkarīga no gaismām, no šova, no mūzikas, no zemākiem akordiem, no čukstiem, kurus mikrofona izsaka pielūgsmes vadītājs. Nē, patiesa dzīva klātbūtne Euharistija, un mēs tās priekšā nometamies uz ceļiem, un Kristu pielūdzam, jo viņš atver mums acis redzēt neredzamo viņa klātbūtni Euharistiskajā maizē. Un Jēzus sacīja, es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu, lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli. Un daži farizēji, kas ar viņu tur bija, to dzirdēja un viņam jautāja, vai tad arī mēs esam akli? Jēzus tiem sacīja, ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka, bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūsu grēks paliek. Lūk, tā ir tā Kristus tiesa Jāņa evaņģēlijā, ka vienkārši atklājas patiesība. Atklājas patiesība, visa tās pilnība. Ne tikai vārdi vai šķietamības vai liekulība, maskas krīt un atklājas garīga patiesība. Kristus nāk pestīt cilvēku, veidot viņu pēc savas līdzības, lai tas būtu līdzdalīgs viņa priekā, viņa arī redzīgumā, un arī, ja viņš uz to ir aicināts, ja viņš uz to ir gatavs, lai arī būtu izraidīts kopā ar viņu. Dargie draugi, lai šis evaņģēlijs arī mūs iedrošina, lai arī tas mūs iedrošina sekot Kristum, ļauties, lai viņš aizvien atver mūsu acis, jo tā jauna radīšana, viņa turpinās, Viņa turpinās, Kristus turpina mūs veidot, mēs turpinam mūsu mācekļu ceļu, mēs turpinam pazīt Kristu, cilvēks, pravietis, Jēzus, viņa vārds, Kristus, Dievs, kungs. Lūk, mēs pieaugam Kristus atziņa, mēs pieaugam šajā satikšanās ar Kristu, lai šis evaņģēlijs mūs vēd pretī šai priecīgai satikšanās reizē ar Kristu katru reizi, kad apmeklējam visvētāko sakramentu, kad ir adorācija, kad arī lasam svētos rakstus, kad pieskaramies tiem, lai mūsu acis tiek atvertas, lai mēs ieraugam Kristu, kurš nācis mūs atpestīt. Dargie draugi, ejam uz priekšu, gavēnis turpinās, ejam pretī lieldienu naktī, kad ieraudzīsim šo patieso gaismu ienestē Paskāla lieldienu svece lielē, kad lūk šī tumse, kuru apgaismo lieldienu gaisma, Kristus augšām cēlies. Lūk, kad notiek šī virsotne visam. Dārgie draugi, lai jums skaists šis laiks ar svētiem rakstiem, sevišķi ar Jāņa evaņģēliju. Tas tika rakstīts kādreiz pirmajai kopienai, tas tika izmantots, pirmiem kristiešiem, sagatavot viņus kristībā, un tas mums tagad tiek dots, lai mūs sagatavotu lieldienu svinībam, lai mūs aizvien veidotu, radītu
kā Kristus mācekļus, kas viņam seko, jo viņi tagad redz, ka Kristus ir viņu pestītājs un glābējs. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!